Ļoti cienījamā Satversmes tiesas priekšsēdētājas kundze, cienījamās tiesneses un godājumie tiesneši, godātie prezidenti, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātais Johannesona kungs, dāmas un kungi. Vispirms es vēlos sirsnīgi sveikt mūsu Satversmes tiesu ar jauna tiesas darba gada atklāšanu. Satversmes tiesā Latvijā ir īpaša loma demokrātijas un tiesiskuma aizsardzībā. Satversmes tiesa veido taisnīgu līdzsvaru starp valsts un individu interesēm. Satversmes tiesa sargā mūsu valsts demokrātiju. Un līdz ar to Satversmes tiesa sargā arī pašu Latviju. Tas nebūtu nav viegls uzdevums. Tā izpilde prasa plašas profesionālas zināšanas un arī ļoti rūpīgu iedziļināšanos ikvienas lietas apstākļos. Tā prasa arī patiesu izpratni par Latvijas, Eiropas un arī visas pasaules aktualitātēm. Tā prasa dažreiz arī spēju atpazīt, izprast un novērst draudus. Tieši šobrīd mēs visi ļoti labi apzināmies, ka demokrātijas drošība ir mūsu valsts drošība. Un man ir patiesas gandarījums, ka Satversmes tiesa ir nostiprinājusi un attīstījusi pašaizsargājošās demokrātijas principu. Mēs visi labi apzināmies, ka demokrātiskai valstī ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums aizsargāt vērtības, uz kurām balstās demokrātija. Un nav pieļaujama tās ļaunprātīga izmantošana. Visi šie apsvērumi ir vienmēr klātesoši mūsu Satversmes tiesas darbā. Un mēs labi apzināmies, ka Satversmes tiesai ir jābūt neatkarīgai. Jo ja tiek konstatētas nepilnības, tad Satversmes tiesai bieži vien nākās arī drosmīgi un argumentēti kritizēt citu valsts atceru darbu. Mēs labi apzināmies, ka tiesvarai kopumā, bet īpaši Satversmes tiesai, nav jābūt ērtai. Ne no likumdevēja, ne izpildvaras. Un īpaši Satversmes tiesai arī pat ne no tiesvaras skatu punkta. Bet Satversmes tiesa ir arī tā institūcija, kurā mēs cieņpilni risinām domstarpības arī visjutīgākajos jautājumos. Mūsu valsts satversme un Latvijas likumi nosaka, ka Satversmes tiesas spriedumi ir galīgi un nepārsūdzami. Likums skaidri nosaka, ka Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā tiesību norma interpretācija ir obligāta visām valsts institūcijām un visām valsts amatpersonām. Visiem tie ir jāievēro. Arī tad, ja pašiem personīgi liekas, ka spriedums nav pareizs, ja spriedumu neatbalsta. Taču tiesas spriedumu izpilde prasa saulaicīgu un kvalitatīvu likumdevēju un izpildvaras sadarbību. Tādēļ mēs visi labi apzināmies, ka šeit mums vēl ir pilnveidojums lietas. Un es aicinu un ceru, ka ministru kabinets un Saeima noteiks skaidrāku Satversmes tiesas spriedumu izpildes procesu. Ir jābūt vienai atbildīgai institūcijai, kas uzrauga, kā valsts vara pilda savu pienākumu iepretīm Satversmē. Kā jau minēju, viens no Satversmes tiesas pamatuzdevumiem ir atrast līdzsvaru starp valsts un individu interesēm. Ik viena valsts varas atzara pienākums ir cilvēka pamatiesība aizsardzība. Tas ir viens no demokrātiskas, tiesiskas valsts nozīmīgākajiem pienākumiem. Tādēļ otra lieta, kas ir būtiska un par ko mums šodien ir jārunā Saeimā, ministru kabinetā un arī Satversmes tiesā, kā tieši Satversmes tiesu patiesi padarīt pieejami ikvienam, kurš vēlās aizsargāt savas Satversmē garantētās pamatiesības. Tiesības uz taisnīgu tiesu pirmkārt nozīmē pieeja tiesai.
Valstī ir pienākums nodrošināt pieeju tiesai arī tiem, kuriem īsti nav iespēja samaksāt par juridisko palīdzību. Jau kopš 2019. gada 1. janvāra vajadzības gadījumā valsts nodrošina juridisko palīdzību arī Satversmes tiesas procesā. Šis ir pareizs un nozīmīgs solis, patiesi pieejams tiesas virzienā. Tomēr valsts nodrošināts juridiskās palīdzības saņemšanai tieši Satversmes tiesas procesā tiek apmierināts vien neliels skaits pieprasījumu. Varbūt tas ir viens no iemesliem, kādēļ liela daļa pieprasījumu nav pamatoti. Bet arī tāpēc, ka manā ieskatā šis institūts joprojām nedarbojas pietiekami efektīvi. Katrā ziņā šis ir viens no jautājumiem, kas ir risināms šodien, tagad, nevis kaut kad tālāk nākotnē. Arī tas ir viens no tiem nelielajiem soļiem, kas kopumā veicinās mūsu sabiedrības uzticēšanos valsts varai. Godātie klātesošie, par sevi, par mūsu valsti un tās drošību, pirmkārt, esam atbildīgi mēs paši. Un esmu pilnīgi drošs, ka Satversmes tiesa turpinās rūpīgi raudzīties, lai mēs neieslīgstam galējībās. Lai atrodam zelta vidusceļu, lai kopā spējam veidot stipru, taisnīgu un drošu Latviju. Stipru, taisnīgu un drošu pasauli. Tādēļ šodien vēlu jums, Satversmes tiesas tiesnešiem, veiksmīgu jauno darbu cēlienu. Lai jums prāts as, spalva veikla un doma skaidra.